Vēlēšanu klipu televizoru ekrānos. Iepriekšējās vēlēšanas parādīja, ka pašvaldību deputātu krēsliem partijas tērē mazāk naudas nekā, lai iegūtu Saeimas deputātu vietu. Taču naudas lomu iznākumu nodrošināšanā apzinās ik viens. Mans kolēģis Jānis Geste pētīja, kurām partijām, vismaz vērtējot pēc ienākumu līmeņa, varētu būt plašas vēlēšana kampaņas un kurām būs jāmeklē citi veidi, lai iegūtu balsis. Pirmie vēlēšanu tuvuma vēstneši rodam partiju ziedojumu daudzumā. Šā gada pirmajos 3 mēnešos visām partijām kopā ziedot gandrīz 530 000 latu. Tas ir tikai nedaudz mazāk nekā visa pagājušā gada laikā kopā. 2008. gadā partijām cilvēki bija saziedojuši nepilnus 800 000 latu. Saņemto ziedojumu apmēra ziņā šobrīd līderi ir tēvzemieši. Partijas kasē no ziedotājiem nonākuši gandrīz 90 000 latu, un interesanti, ka šo summu partijai ziedojuši vien 17 cilvēki. Neviens ziedojums nav mazāks par 1000 latiem, savukārt dāsnākie ziedotāji bijuši uzņēmēji. Piemēram, Nulli Jelgavā atklātās cauruļu ražotnes Evopaips vadītājs Edgars Viļķins tēvzemiešiem ziedojas 15 000 latu, bet kāds kokrūpnieks Māris Ozols partijai ziedojas 16 000. Tēvzemieši dažos mēnešos saņemtie ziedojumi ievērojami pārsniedz summu, ko partija ieguva visa pagājušā gada laikā. Līdzīgi ir arī no opozīcijā nonākušajai partijai LPPLC. 19 personas partijai kopā ziedojuši 72 000 latu. Šlaiser partijai arī iezīmējies noteikts ziedotāju loks. Vairums vai no ar ceļu būvis vai avio biznesu saistīti uzņēmēji. Lielāko ziedojumu, 17 500 latus, partija saņēmusi no bēdīgi slavenā Dienvidu tilta būvnieka, akciju sabiedrības Dienvidu tilts padomes locekļa Sergeja Gridņeva. Tradicionāli daudzskaitlīgs ziedotāju loks ir partijai Jaunais laiks, kura šā gada pirmajos mēnešos saņēmusi 63 000 latu. Partijas kasa gan nepildās tik strauji kā pērn. Pagājušo gadu Jaunajam laikam ziedoja gandrīz 180 000 latu. Iespējams, krīzes vai kādu citu iemeslu dēļ ievērojami sarucis Tautas partijas ziedotāju skaits. Ja pērn partija ziedojumos saņēma gandrīz 130 000 latu, tad šogad partijai ziedot vien 40 000, turklāt lielākie ziedotāji bijuši paši partijas biedri. Piemēram, Rīgas starptautiskās autoostas padomes priekšsēdētāja Margarita Brikmane, kas ir arī Tautas partijas Rīgas nodaļas valdes locekle, partijai ziedojas nepilnus 9 000 latu. Ar ziedojumu piesaisti daudz vājāk veicas Zaļo zemnieku savienībai, kura šogad savākusi vien 18 000 latu. Pagaidām ziedojumu neienāk arī Aigara Štokenberga vadītajai sabiedrībai Citai politikai. No šogad saņemtajiem 22 000 latu lielāko daļu, 16 000, ziedojas pats Štokenbergs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informācija liecina, ka kampaņas pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2005. gadā katrai lielajai varas partijai izmaksāja nepilnus 200 000 latu. Skaidrs, ka ar šobrīd saņemto ziedojumu naudu partijām vēlēšanu kampaņām līdzekļu nepietiek. Un šobrīd tikai viena partija var droši sacīt, ka tai ir pietiekami uzkrājumi un nauda tai nav problēma. Neskatoties uz zemajiem ziedojumiem, turīgākā partija pašlaik ir Tautas partija, kura gandrīz 500 000 latu uzkrājusi rezerves fondā. Iespējams, ka šie līdzekļi partijai būs vairāk nepieciešami, lai valstī atmaksātu pēc knapu domām pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām nelikumīgi pārtērēto 500 000 latu. Par to gan turpinās tiesvedība. Otras turīgākās partijas godu ieguvuši tēvzemieši, kuri vairumu pagājušo gadu ziedojumos saņemto naudu nav iztērējuši un partijai šogad pieejama gandrīz 150 000 latu. Pārējām Saeimā un arī Rīgas domē pārstāvētajām partijām ienākumi ir krietni pieticīgāki. Ja 2005. gadā Latvijas pirmā partija viena pati varēja vēlēšanu kampaņai iztērēt 190 000 latu, tad šogad pirmās partijas Latvijas ceļa kasē ir vien 95 000. Līdzīga situācija arī premjera partijai Jaunajam laikam, kam kopā ar pērn iekrāto un šogad saņemtajiem ziedojumiem ir 80 000 latu. Rīgas domē pārstāvētie sociāldemokrāti pērn bija uzkrājuši vien 135 latus, taču šogad ziedojumos jau saņēmuši gandrīz 60 000. Ar līdzīgu summu vismaz pagaidām var rēķināties arī Saskaņas centrs, kam visas sabiedriskās domas aptaujas sola uzvaru Rīgas domas vēlēšanās. Pašam Saskaņas centram uzkrāti vien 100 lati un nav neviena ziedotāja, taču apvienības maku biezāku varētu padarīt tajās ietilpstošā Rubika sociālistiskā partija, kā arī Tautas Saskaņas partija un Jaunais centrs. Daudz grūtāk priekšvēlēšana cīņa var izrādīties jaunajiem politiskajiem spēkiem, kuriem pagaidām ar līdzekļu piesaisti nevedas. Sandras Kalnietes Pilsoniskajai savienībai
varētu būt pieejami 45,000 latu, savukārt Štokenberga partijai, dzēšot pērnos zaudējumus, atliek vien nepilni 10,000. Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām pieticīgāk varētu nākties reklamēties arī Zaļo zemnieku savienībai, kas 2005. gadā kā vēlēšana tēliņus bija deklarējusi nedaudz vairāk nekā 100,000 latu. Savienības kasē šobrīd ir tikai 5. daļa no šīs summas, ja saskaita šā gada ziedojums un pērnā gada uzkrājumus. Izanalizējot partiju finanses, varam secināt, ka iespējami vien daži iespējamie scenāriji. Vai nu partiju vēlēšanu kampaņa sāksies īsu brīdi pirms vēlēšanu dienas un tās būs krietni agresīvākas nekā, ja tās izstieptos mēnešu garumā, vai arī partijas meklēs alternatīvas ceļus, kā iegūt finansējumu un kā reklamēties, apējot atļautos priekšvēlēšanu tēliņu griestus. Tāpēc rūpīgs darbs sagaida partiju finanšu uzraugus. Aplēsts, ka iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas visām partijām kopā izmaksājušas ap 2 miljoniem latu, un nav pamata domāt, ka šogad krīzes dēļ partijas savilks jostas. Vēl tikai piebildīšu, ka mēs šonadēļ vēlējāmies arī uzzināt pašu ziedotāju vietu.